Labdien! Šajā lekcijā es pastāstīšu par tā saucamām vadības pogām. Ja jūsu programmā ir aktivizēta izvēlne developer, tad šajā izvēlnē ir kontrols rīkjosla, kurā ir vairākas podziņas, no kurām mēs apskatīsim 3. Kā piemēru ir sagatavots teksts ar sekojošiem vārdiem: datums, grupa un tēma. Un jūs gribētu aiz datuma redzēt kalendāru, no kura jūs variet izvēlēties jebkuru datumu. Aiz vārda grupa jūs gribētu izvēlēties no iepriekš sastādīta grupu saraksta. Aiz vārda tēma jūs gribētu vienkārši vadīt iekšā tekstu. Sākam iepazīt šīs pogas. Tad šīs pogas būs ievadītas dokumentā tekošajā pozīcijā. Aiz datuma spiežam podziņu apakšējo pirmo, un mums parādās lauks, kuram pieliksim klāt paziņojumu ar property podziņu. Title. Ierakstīsim tādu virsrakstu. Izvēlēties datumu. Un apakšā atrodam datuma formatu. Šeit var izvēlēties, kādu formatu jūs vēlaties. Piemēram, mēs gribam īso datumu. Ok, virsraksts ir, un lai lietotājs varētu redzēt, kā šeit ir ievadīts lauks, mēs šo lauku iekrāsosim ar zaļo krāsu. Kā strādā šis lauks? Uzklikšķinot uz šī lauka, mēs redzam virsrakstu, aicinājam izvēlēties datumu, uzspiežam uz podziņas, un mums ir lūdzu kalendārs, kuru mēs varam no kura mēs varam izvēlēties datumu. Nākošais grupa. Šoreiz izmantosim podziņu combo box. Aiz grupas combo box. Parādās līdzīgs laukums. Arī property. Ierakstīsim izvēlēties grupu un ar podziņu add pievienosim grupas nosaukumus. Rīts mo 1. Jā. Nākošā. Rīts mo 2. Nākošā. Add rīts mo 3. Tātad mēs šeit veidojam paši ar rokām sarakstu. Jā, un iekrāsosim arī šo lauku. Kā strādā šī podziņa? Šeit, uzspiežot uz bultiņas, mēs varam izvēlēties vajadzīgo grupu. Un visbeidzot, kā ievadīt vienkārši tekstu, ja tas virsraksts jau ir ievadīts, tēma. Tad šoreiz izmantosim pirmo augšējo pogu
klikšs. Šeit tāpat ar property ievadīsim ievadiet tekstu. Tad šeit būs virsraksts ievadiet tekstu. Jā. Iekrāsosim viņu. Un kā strādā šis lauku kods. Uzklikšķinot, ievadiet tekstu. Tēma. Pirmais laboratorijas darbs. Pirmais laboratorijas darbs. Teksts ir ievadīts. Nu, kā redziet, šīs tā saucamās gudras podziņas dažreiz ļauj sagatavot šablonus, kuros mēs varam izvēlēties no iepriekš sastādīta saraksta vai no kalendāra vajadzīgo informāciju. Tas arī ir viss.